ASV prezidents Donalds Trumps šķiet ir noslēdzis darījumu ar Irānu, kas absolūti neapmierina Izraēlu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu šodien nikni kritizēja Donaldu Trumpu par piekāpšanos Irānai. Trumps un Netanjahu steidzami veica telefonu sarunas par turpmāko konflikta ar Irānu attīstību. Un kā paziņoja Netanjahu kancelēja, politiķu saruna bija saspringta un parādīja viņa atšķirīgos viedokļus par turpmāko rīcību saistībā ar karu tuvajos austrumos. Netanjahu iestājas par agresīvāku pieeju pret Teherānu, kamēr Baltais nams joprojām cenšas atrast diplomātisku izēju no situācijas. Galu galā, kā raksta aģentūra Axios, Netanjahu bija nikns, jo Trumps tomēr piekrita Kataras un Pakistānas darījumam. Vispār ir kā pilnībā ignorējot viedokli. Kā tika paziņots, kāda tad ir galvenā domstarpība, apspriedīsim to kopā. Mani sauc Aleksejs Piči un aicinu kopā apspriest šo tēmu, pirms mēs sākam. Lūdzu, abonējiet šo YouTube kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam, atstājiet jebkādu komentāru zem video un piesakieties manam Telegram kanālam Piči News. Saiti uz to ir šī video aprakstā. Saiti uz to ir šī video aprakstā. Tur mēs publicējam operatīvas ziņas, tiklīdz tās saņemam. Tātad, kā ziņoja daudz mēdīju gan ASV, gan Izrēlā, prezidents Trumps un premjerministrs Benjamins Netanjahu apsprieda jaunas mēģinājumus panākt vienošanos ar Irānu sarežģītas telefonu sarunas laikā. Tajā pašā laikā viens no avotiem paziņoja, ka pēc sarunas, citēju, Netanjahu vārījās dusmās. Tas nozīmē, ka viņš bija vienkārši neticami nikns pēc šīs sarunas. Un te uzreiz atzīmēšu, ka tajā pašā laikā parādījās ziņa, ka Irānas augstākais līderis Mačtaba Hamenejs ir devis rīkojumu, lai Irānas sarunu vedēji nekādā gadījumā nepiekrīt bagātinātā urāna izvešanai no Irānas. Tātad viņš pavēlēja, ka šim urānam jāpaliek Irānas teritorijā, lai gan atgādinu, Trumps tieši uzstāja uz pretējo. Viņš pieprasīja, lai to nodod amerikāņiem. Un pēc avotu teiktā, Katara un Pakistāna ar citu reģionālo starpnieku līdzdalību ir sagatavojušas pārskatītu miera memorandu. Lai mēģinātu pārvarēt domstarpības starp ASV un Irānu, tas notiek uz Donalda Trumpa svārstību fona attiecībā uz pavēli par masveida triecienu Irānai un viņa centieniem panākt vienošanos. Netanjahu ir ārkārtīgi skeptisks attiecībā uz sarunām un gluži pretēji vēlas atjaunot karu, lai vēl vairāk vājinātu Irānas militāro potenciālu un grautu režīmu, iznīcinot tā svarīgāko infrastruktūru. Trumps turpina apgalvot, ka viņa prāt vienošanos var panākt, taču viņš ir gatavs atsākt karu, ja tas nenotiks. Un kā pats Trumps paziņoja, citēju: jautājums ir tikai par to, vai mēs novedīsim lietu līdz galam, vai viņi parakstīs kādu dokumentu. Redzēsim, kas notiks. ASV un Irāna atrodas uz robežas starp vienošanās noslēgšanu un kara atsākšanu. Un pats aizvainojošākais bija tas, ka Trumps arī publiski paziņoja, citēju: Netanjahu darīs visu, ko es no viņa gribu attiecībā uz paziņojumiem. Lai gan es atzīmēju, ka viņiem ir labas attiecības, bet būtībā Trumps, atvainojiet, publiski aizvainoja Netanjahu un teica: es pateikšu, viņš tā arī izdarīs. Viņam vispār vienalga par viņa kaut kādu viedokli. Atzīmēšu, ka abiem līderiem jau iepriekš bija īslaicīgas domstarpības par Irānu, taču visa kara laikā viņi palika cieši koordinēti. Un pēc avotu teiktā, Pakistāna, Katara, Saūdarābija, Turcija un Ēģipte pēdējo dažu dienu laikā strādāja pie priekšlikuma precizēšanas, lai novērstu domstarpības starp ASV un Irānu. Pēc divu arābu amatpersonu un Izraēlas avotu teiktā, Katara nesen ir iesniegusi ASV un Irānai jaunu miera projektu. Viens arābu amatpersona paziņoja, ka katarieši šīs nedēļas sākumā nosūtīja delegāciju uz Teherānu, lai pārunātu ar Irāņiem jaunāko vienošanās projektu. Tomēr Irānas ārlietu ministrija trešdien paziņoja, ka sarunas turpinās, taču tās notiek tikai balstoties uz Irānas 14 punktu priekšlikumu. Un vēl Pakistānas iekšlietu ministrs atrodas Teherānā, lai sniegtu palīdzību starpniecībā. Tātad Katara apgalvo, ka viņi it kā ir piedāvājuši savu darījumu un apspriež to ar Irāņiem. Irāņi saka, ka mēs esam gatavi turpināt sarunas tikai balstoties uz savām prasībām. Un visu šo jauno pūliņu mērķis ir panākt no Irāņiem konkrētākas saistības attiecībā uz soļiem viņu kodolprogrammas ietvaros. Tāpat arī iegūt no ASV detalizētāku informāciju par to, kā iesaldētie Irānas aktīvi tiks pakāpeniski atbloķēti.
Taču pagaidām nav skaidrs, vai Irāņi piekritīs jaunajam projektam vai būtiski mainīs savu pozīciju. Katarā paziņoja, citēju: kā jau iepriekš tika teikts, Katara ir atbalstījusi un turpina atbalstīt Pakistānas vadītos starpniecības centienus. Mēs konsekventi iestājāmies par konflikta deeskalāciju. Tas ir reģiona un tā iedzīvotāju interesēs. Un mūk, pēc visiem šiem Kataras centieniem kaut kā izveidot dialogu starp Teherānu un Vašingtonu, Donalds Trumps aizvadīja šo ilgo un sarežģīto telefonu sarunu ar Netanjahu. Donalds Trumps paziņoja Netanjahu, ka starpnieks strādā pie nodomu memoranda, ko ASV un Irāna parakstīs, lai formāli izbeigtu karu, un, kas ir svarīgi, sāksies 30 dienu sarunu periods. Tādiem jautājumiem kā Irānas kodolprogramma un Ormūza šauruma atvēršana. Tātad vēlreiz uzsveru, tas nav miera līgums, tās nav kara beigas. Tas ir nodomu memorands. Vienkārši, lai fiksētu, ka labi, šajā posmā mēs nevienu nebombardēsim. Un 30 dienas sākam tīru sarunu procesu. Bet Trumpam un Netanjahu radās domstarpības par turpmāko rīcību, un avots ASV paziņoja, ka pēc sarunas Bibim burtiski dega mati. Tā ir tāda idioma, ka viņš bija tik ļoti nikns, ka viņam vienkārši aizdegās mati. Jo īpaši Izraēlas vēstnieks Vašingtonā informēja ASV likumdevējus, ka Netanjahu ir noraizējies par šo zvanu. Netanjahu iepriekšējos sarunu posmos bija ārkārtīgi noraizējies, pat tad, kad darījums tā arī nenotika, un daži it kā liek noprast, ka viņš vienmēr ir noraizējies, nekas briesmīgs nav noticis. Bet uzreiz teikšu, ka acīm redzami kaut kas ir noticis. Šeit ir svarīgi saprast pašu sarunu kontekstu. Irānas ārlietu ministrijas pārstāvis paziņoja, ka, lai sarunas būtu veiksmīgas, ASV ir jāpārtrauc pirātiskās darbības pret Irānas kuģiem un jāpiekrīt atbrīvot iesaldētos līdzekļus. Bet Izraēlai ir jāpārtrauc karš Libānā. Tie vispār ir priekšnoteikums sarunu sākšanai. Trumps paziņoja, ka karš var ļoti ātri atsākties, ja, citēju, mēs nesaņemsim pareizo atbildi. Taču viņš ir gatavs dot sarunām vēl dažas dienas. Bet tas, ka Trumps šķiet ir gatavs noslēgt darījumu ar Irānu, kas Izraelu vispār neapmierina, ir acīm redzams. Lieta tāda, ka uzreiz pēc sarunas ar Donaldu Trumpu Netanjahu paziņoja, ka viņš steidzam vēlas tuvākajās dienās doties uz Vašingtonu uz personīgu tikšanos ar Trumpu. Un tas norāda, ka Netanjahu vēlas personīgi pārliecināt Trumpu tomēr nepieļaut kļūdu. Šeit līdz daudz punkti, jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī izlaiduma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi! Visiem uz redzēšanos!